Ieslēdz labo pagriezienu, lūdzu. Atliek bremzīti. Man nav bremzīti. Gāzīt un lēnām bremzē. Nejauc pedāli. Lēnām šeit brauc iekšā. Jā, vai sākās tavs tonis. Vēl var saprast, ja viens ar kreiso kāju no gultas izkāpis, bet ja abi? Bedra. Bija viena lielā bedra un to atradīja malacī. Šeit uzmanīgi, šeit liels bedras bija, ja? Bedras. It kā pa Latvijas ceļiem nebūtu braucis. Būtu sievai labāk kādu komplimentu pateicis. Viens kāds smagu bedru varētu viņā neiebraukt. Neiebrauc, bet es braucu pa zāli. Skaties, ja? Eik uz zaru un mēģini gar zariem un šitiem te krūmi, kā tāds apvērts, bet neņas. Mazums tur kāds zars, lai neskrāpētu mašīnu. Bet zaru skrāpēšanās ir tava tāda prasība? Tā ir mana prasība, manas un mašīnas prasība. Tā kā tajā Gustavo dziesmā. Zars, bedra un vēl kaut kas par saknēm tur arī bija. Pirmā alga aizies no tevīm. Zāri, paldies. Bišķiņ piegāzē tagad, vai tik kalna augšā, ja? Gāzē, lēnām pa kreisi, pagriezē bišķi vairāk, brauc. Jo, malacītis. Paslavēji, redzēji? Sen bija laiks. Bet skaties uz ceļu, lūdzu. Kur skatījos to? Man likās, tur Ko tu man skatījies. komandē? Griez, jā. Un stāvi tagad. Hopā. Elīna, Aigars nevis komandē, bet māca tevi no zariem un bedrēm izvairīties. Es, piemēram, koncentrējos ceļu, viņam liekas, ka man ir jābrauc katrs zars, ko es nevaru man šķiet izdarīt. Viņš vienmēr man kā sasklāt. Bišķiņ, man liekas, būs atkal saskrāpēt mašīnu. Ne atkal, bet bišķiņ gar zariem nobraucām. Pa bedrītēm normāli. Iemācīšos braukt bez viņa. Nokārtošu tiesības un braukšu viena. Visu raidījumu skaties STV1 un aplikācijā Shortcut.